Šī video apskatīsimies, kā konkrēti dabūt failus priekš uzdevuma un kā iesniegt pabeigtu darbiņu. Tātad pieslēdzos CS50.dev un otrā pusē man ir atvērts pirmās nedēļas problēma Prime. Tad šī mirklī man ir tukša vide. Nedaudz pavilkšu platāk. Te ir rīkjosla kreisajā pusē, apakšā ir termināls. Un te ir failu pārvaldnieks, un te atvērsies attiecīgi failu. Tad pirmais, ko man vajadzētu izdarīt, būtu izveidot mapīti, kur atradīsies tas, ko es izmantošu. Jo, ja mēs liksim visus darbus kopā, mums izveidosies, protams, milzīgs bardaks. Tātad apakšā paskatāmies, ka mums ir izvēlēts termināls, un te rādās dolāra zīmīti. Rakstam mkdir, uzslēgšu nedaudz lielāku, atstarp un, piemēram, W1 pirmā nedēļa. Tad mums izveidojas mapīte. Ja es vēlos šī mapītē ieiet, es rakstu CD V1. Un redzam, ka pirms dolāra zīmes man parādās šī te V1. Tad mainās adrese, kur es atrodos. Un uztaisīšu mapīti, piemēram, Prime. Tad es varu aiziet arī uz Prime mapīti un tajā sākt jau kaut ko darīt. Ja es vēlos nokļūt kaut kur, piemēram, atpakaļ, es varu rakstīt CD 2 punktiņu, un es pārēju vienu mapīti augšu. Tad kreisajā pusē man ir atvērts Prime uzdevums. Tajā ir apraksts, ir kaut kas pateikts priekšā, piemēram, ka mums varētu noderēt modulis, ka viennieks nav tātad šis te Prime number, ka tikai divniekam būtu jābūt no pārskaitļiem un tam līdzīgi. Tātad mums ir jāpaņem šī saite, kas norāda, no kurienes dabūt failiņu. Ieklikšanam atpakaļ mūsu terminālī. Labais taustiņš. Pirmajā reizē ir jāapstiprina, kā ļaujam izmantot clipboard, tātad to vietu, kur glabājās mūsu visi kopētie dati. Nospiežam Enter un redzam, ka mums kaut kas te notiek un kaut ko pasaka, ka ir saglabāts. Ja mēs paskatīsimies kreisajā pusē, mums ir ielādījis Prime.c. Tad noklikšināšu uz šo te failu. Un šeit jau ir kaut kāds gatavs kods. Tātad CS50.h iekļauj visādas dažādas funkcijas, kas standartā būtu kāds kodu gabaliņš, kas būtu jāraksta, piemēram, getInt, ka mēs pieņemam tikai un vienīgi veselus skaitļus. Attiecīgi getFloat nozīmē, ka mēs pieņemsim tikai un vienīgi decimāldaļas skaitļus, getString, ka tikai tekstu. stdio ir tas, kas ļauj strādāt funkcijai printf un izvadīt kaut kādu izvadu. Tad mums šeit ir ļoti daudz visādas implementācijas detaļas, bet tas, kas mums praktiski interesē, ka mums vajag izveidot pirmskaitļus, kas ir starp minimālo un maksimālo vērtību, un mums ir jāraksta tikai šī te apakšējā funkcija. Viņai tiek padota vērtība, ko ievadīja cilvēks, un tad cikliski tiek iets cauri šo te minimums maksimums pa vienam. Piemēram, mēs ievadam no 5 līdz 10, tad mēs ņemam 5, 6, 7, 8, 9 un 10, jo šeit ir mazāks vienāds, tātad ieskaitot. Un mums jāsaprot, kā uzrakstīt šeit kodiņu. Uzdevuma izpildes laikā mēs varam arī droši rakstīt papildus izvades, taču skatāmies, ka beigās, kad tas tiks pārbaudīts, ir jāsakrīt izvadēji ar piemēriem un pārbaudēm. Pārbaudas parasti ir nedaudz vairāk nekā ir norādīts pašā uzdevumā. Tātad, attiecīgi, es varu šeit uzreiz uzrakstīt, ka es cikliski iešu cauri. Tātad es rakstu for ciklu. Atceramies, ka CS50 tiek vērtēts arī formatiem, tātad starp for un iekavu ir jābūt enteram, starp iekavām un figūru iekavām jābūt enteram. Un es saku int i. Tātad, ja man šeit programmā bija i burtiņš izmantots vienai lietai, tas nenozīmē, ka šī funkcija iekšā es viņu nevaru izmantot. Arī šeit es varu izmantot. Un vienāds ar 2 un uz augšu. Tas, ka ir programmā prasīts minimālais skaitlis, ko ievadīt, nenozīmē, ka tas ir skaitlis, no kur pārbaudam. Mēs pārbaudam sākot no 2 uz augšu, jo tas ir vienīgais pārskaitlis, kurš ir pirmskaitlis. Tālāk i ir jābūt mazākam pār skaitli, tātad number. Un i++, tātad pa vienai vērtībai palielinam katrā solī.
Un tālāk mums vajag pārbaudīt. Tur bija teikts, ka moduls, tātad modulu arī izmantosim. Ievērojam, ka figūra iekavas katrā līmenī iekrāsojas citā krāsā. Tas ir, lai vieglāk ir saprast, kur kaut kas ir, nav un tā tālāk. Ja es ierakstīšu liek iekavu, man parādās viņas sarkani. Tātad saku, ka number dalot ar atlikumu, tātad šis te ir moduls, dalījums ar atlikumu. Ja iznākums ir vienāds ar 0, tātad skaitlis dalās. Piemēram, 4 dalīts ar 2, atlikums būs 0. Ja 5 dalīts ar 2, atlikums ir 1, tātad nav izdevies. Un mums vajadzētu kaut kādā veidā pateikt dalās, nedalās un tam līdzīgi. Tam mēs varētu izmantot, piemēram, status mainību. Bet ja mēs viņu definēsim iekšā ciklā, tad mums parādīsies kļūda, jo mēs katru reizi, kā atkārtojas ciklus, mēģinam definēt pa jaunam. Tad mēs varam izveidot booleanu status mainīgo, kuram sākumā ir true. Attiecīgi šeit iekšā es to pārvērtīšu par false. Tātad, kāpēc šeit ir true un kāpēc šeit ir false? Mēs sākumā pieņemam, ka jebkurš skaitlis, kas mums pienāca, ir vienkārši pirmskaitlis. Tālāk mēs pārbaudam, varbūt viņš tomēr nav. Jo mums ir vieglāk pārbaudīt, ka viņš izdalās ar kādu skaitli, nekā kā neizdalās ne ar vienu. Tāda loģika iet par to, kādā virzienā mums ir mazāk piepildu. Attiecīgi šeit, kur return false, tas bija vienkārši vietas aizpildītais, lai jums būtu strādājuši šablons. Šeit mēs tad ierakstam to statusu. Tad mēs varam saglabāt. Un tad mums sākās interesantā daļa. Mums ir jāpārbauda pašiem, ka programma strādā, jāpamēģina kaut ko ievadīt, un tā tikai jālaiž pārbauda. Jo šīs te pārbaudas aizņem laiku. Tātad es rakstu make prime. Šī mirklī man nav jāraksta tas plus C. Viņš pats sapratīs, kas jādara. Redzam, šeit izveidojas failiņš bez paplašinājuma. Tātad tas ir tas fails, ko mēs varam palaist. Pavilkšu šo daļu nedaudz lielāku. Lai palaistu, es rakstu punkts slīpsvītra prime. Punkts slīpsvītra nozīmē, ka šī mapītē. Man prasa ievadīt minimumu. Ierakstu, piemēram, 5, maksimums 10. Un man izvada 5 un 7. Ja es nospiežu bultiņu uz augšu, es varu tikt pie kādām iepriekšējām komandām, bultiņu uz leju, tad pārējais uz nesenāko. Pamēģināsim ierakstīt 1 līdz 10. Tad šeit jau parādās kaut kādu, varētu pat uzskatīt kļūdu, jo man parādās viennieks. Šeit ir rakstīts, ka 1 nevajadzētu būt. Tad esam uzmanīgi par to, kam ir jāsanāk, kam nav jāsanāk. Pamēģināsim izlaist testus. Tad, lai palaistu testus, mums jānokopē šī te adrese, check 50 un vieta atmiņā, un palaižam un paskatīsimies, kas mums notiek. Tātad redzam, ka visi testi ir iziet par spīti tam, ka mēs it kā neievērojam, ka viennieks nav prime cipars. Tehniski ir tā, ka parasti šādās te virknēs tomēr viennieks tiek izvadīts kaut un pēc definīcijas viņš it kā nav, jo tas ir atkarīgs diezgan no laika, kad mācījāties, vai to uzskata par pirmskaitli vai neuzskati, tāpēc, ka pēc definīcijas, ka katrs nākamais skaitlis dalās tikai ar 1 un pats ar sevi, it kā nevarētu būt. Bet tas ir tāds diezgan debatējums un jau matemātisks jautājums. Mums galvenais ir, ka šie skaitļi iziet testu. Mēs varam, protams, arī kaut ko nedaudz te samainīt, lai speciāli būtu kļūda. Es piemēram te ielikšu viennieku. Tiešām tikai un vienīgi, lai rastos kļūda. Un es palaižu vēl vienreiz pārbaudu. Pārbauda faktiski prime.c. Tātad C valodas šo te failu. Un redzam, ka eksistē, ka viņš kompilēs un tālāk
ka mums ir kļūdas. Tātad kļūdu gadījumā mums parādās bēdīgs smaidiņš un kāda tad ir pārbauda un kāds ir rezultāts. Tad mēs vienmēr varam uzzināt, kas ir kārtībā, kas nav. Tālāk, tad, kad mēs esam izgājuši parasto pārbaudi, pirms mēs mēģinām kaut ko iesniegt, mums ir stēla 50 pārbauda. Tad tā atbild par to, lai mums viss formatējums būtu ok. Šī gadījumā es izēju, bet es speciāli nodzēsīšu pa kādam simbolam, lai mēs varam paskatīties, kā tas izskatīsies. Un redzam, ka man tiek izceltas visas vietas, kur vajadzētu mainīt. Tad parādās, kā tad vajadzētu pamainīt, un mēs varam nospiest vienkārši apply un visu. Lietas, ko vide neizdarīs pati, būtu, ja būtu paziņojums, ka ir jāraksta vairāk komentāru un tam līdzīgi. Taču uzreiz brīdī, ka komentāri tas ir vairāk ieradums, un atkarībā no situācijas, vai tas ir jēgpilni vai nav jēgpilni, mēs varam paskaidrot, piemēram, katru mainīgo, katru darbību, bet nevienmēr tas ir vajadzīgs. Attiecīgi šī uzdevumā mums nav iesniegšanas daļa, tā ir praktiska problēma. Taču gadījumā, ja mums ir jāiesniedz, tad komanda izskatās līdzīgi kā šī te check 50. Varam paskatīties, piemēram, laboratorijas darbā. Tātad komandiņa ir pašā apakšā, submit 50 un adresi. Burtiski šo te komandu mēs iekopējam un nospiežam enter un pagaidam. Attiecīgi, ja mēs pildam kādu problēmu, kurai ir nepieciešama iesniegšana, mēs redzēsim, ka parādīsies rezultāts. Tātad redzam sarkanajā logā, ka te ir parādīts, ka ir iesniegts darbiņš konkrēts, check 50 izies 10 no 10, stēla 1 no 1. Gadījumā, ja jums interesē, kāpēc kāds rezultāts ir tāds, kāds viņš ir, jūs varat vienkārši uzklikšķināt un apskatīties. Tad uzklikšķinot redzam, ka kompilējās, ka ir iespējams ievadīt konkrētas vērtības, konkrētas nedrīkst un tā tālāk. Ja? Tad tas ir tas viss, ko jūs saņemat terminālī atbildē parasti.